Dargie draugi, es sveicu jūs ar jauno realitāti. Kamēr Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Klenbergs no partijas progresīvie lepojas ar tā dēvēto ilgtermiņu plānošanu un pats sev par darbu raksta sešnieku, rīdzinieku automašīnu amortizatori un velosipēdu riepas kliedz par cietu divnieku. Rīgas ielu bedres nav tikai inženiertehnisks defekts. Tas ir partijas progresīvie un viņu ciešā koalīcijas partneri Jaunā vienotība kopējais darba rezultāts. Kliedzoša disproporcija starp augstprātīgu pašslavināšanos un faktiski sabrukušu infrastruktūru. Šis bedru mēra stils perfekti ilustrē partijas lomu arī valdībā, kur progresīvie ir kļuvuši par partijas Jaunā vienotība drošības baznīcas paklausīgajiem kora zēniem. Kāda tad ir šo divu partiju mīlestības anatomija? Ļoti vienkārši. 5% no iekšzemes koproduktu aizsardzībai. Partija Jaunā vienotība uzstāda politisko dogmu, bet progresīvie klusējot māja ar galvu. Varētu iebilst, nedod Dievs, citādi Viesturu Klenbergu un viņa domu biedrs tūlīt pat norakstīs pie naivajiem mīkstajiem vai valsts drošības apdraudētājiem. Vēl kas? Tā saucamais progresīvo ziemeļvalstu sociālais modelis. Aizmirstiet par to. Ar 5% no valsts maka tankiem un munīcijai jūsu veselība un izglītība kļūs vienkārši par neizpildāmu sapni. Kamēr progresīvie Rīgas domē netiek galā ar ielu asfaltu, viņi valdībā upurē sociālo drošību partijas Jaunā vienotība ambīcijām. Un tagad vienkārša un brutāla matemātika. Lai realizētu Jaunās vienotības vēlmi būt par Ziemeļatlantijas organizācijas teicamniekiem, vispārējiem izdevumiem un pašvaldībai, tai skaitā arī tai pašai bedrēnajai Rīgai, būs jāatņem aptuveni 850 miljoni eiro. Kamēr lielie brāļi no Jaunās vienotības tēlo valsts glābējus, progresīvie pazemīgi kaulējas par drupām. Kam tad atņemt pēdējo? Bērndārziem vai slimnīcām? Un kāda tad ir skarbā patiesība? Viņi ir tādi, ka partija progresīvie sen vairs nav nekāds neatkarīgais politiskais spēks, bet gan partijas Jaunā vienotība drošības kursa vasaļi. Viņiem gan Rīgas domē, gan valdībā ir atļauts tikai izvēlēties krāsu tiem griestiem, kas tūlīt pat uzgāzīsies virsū visai Latvijas sociālajai sistēmai. Lācis nāk, budžets laisā un Rīga slīkst bedrēs. Kāds ir gala iznākums? Mēs vismaz būsim paraugu valsts, bet tas jau nekas. Kā ar tukšām kabatām, salauztiem riteņiem un ļoti dārgu žogu uz robežas.